Šovakar mēs visi esam liecinieki unikālam kultūrvēsturiskam notikumam. Tiek atklāts pirmais piemineklis baletam, pirmais piemineklis dejai Latvijā. Māris Liepa bija nevien izcils baleta solists, pasaules slavens baleta solists, bet arī Rīgas patriots. Un viņš simbolizē to augsto dejas kvalitāti, kas piemīt arī Latvijas baletām. Liels paldies Tetereo ģimenēm, paldies, kuri šodien ir uzdāvinājuši brīnišķīgu dāvanu. Brīnišķīgu dāvanu Rīgas pilsētai, brīnišķīgu dāvanu Baltajam namam 150 gadu jubilejā un brīnišķīgu dāvanu visiem Latvijas dejotājiem, kuri ir dejoši, dejo un dejos. Katru reizi, kad mēs ejam garām Baltajam namam, mēs redzam rakstīts Nacionālā opera. Mēs zinām, ka tā nav tikai opera, ka šajā namā ir arī balets, bet turpmāk, ejot garām šim laukumam un redzot brīnišķīgo pieminekli, mēs zināsim, šeit ir arī deja. Была проведена, поверьте, очень большая работа. Мы встречались много раз, обсуждали идеи, обсуждали каждый жест, каждое направление головы, направление рук, цвет металла, то, что вы видите. И поверьте, это был один из главных наших проектов, в котором мы приняли очень серьезное участие. Поверьте, это все для вас. Televīzijas skatītāji, šis ir īpašs brīdis, jo tikko Rīga ir kļuvusi par vienu pieminekli bagātāka, un tas ir piemineklis baletdejotājam, rīdziniekam Mārim Liepam. Man blakus ir pieminekļa kuratora, mākslas zinātniece Helēna Demakova. Labvakar! Labvakar! Helēna, ar ko šis piemineklis būs īpašs, ar ko viņš atšķirsies, kā viņš ierakstīsies Rīgas pilsētvidē? Vēsturisks brīdis ir ne tikai pieminekļu videi un ne tikai Latvijas baletam. Šis ir pirmais paliekošais laikmetīgās mākslas darbs pilsētu vidē. Tad, kad mēs iesim garām, mēs jutīsim, ka pasaule nav tikai virtuāla. Jūs televīzijas cilvēki dzīvojat un rādat virtuālo realitāti, bet šī ir taustāmā realitāte. Tas ir mūžīgi mūžos kā baltais nams. Šī reālā klātesamība domai par to, ka māksla ir nemirstīga. Un šī ēna šim piemineklim tā simbolizē tās bezgalīgās saknes, kas saistās ar pašiem Eiropas kultūras pirmsākumiem. Kultūra ir pilnība, un deja ir viena no šīs pilnības sastāvdaļām. Rīdzinieku vārdā es pateicos jums par šo dāvinājumu mūsu pilsētā, un varbūt arī jums saistas kādas personīgas īpašas atmiņas ar Māri Liepu, ar cilvēku, kuram šodien Rīgā atklāja pieminekli. Mēs paši nebijām pazīstami, protams, ar viņu, bet to, ko es redzēju, ko man izdevās redzēt, uzfilmētu, viņš tiešām, manuprāt, viņš ir tik liels rīdzinieks, ka viņš noteikti ir pelnījis Rīgā pieminekli. Noteikti. Piemineklis Mārim Liepam nav pirmais jūsu dāvinājums Rīgas pilsētai. Un nav pēdējais. Paldies, jā, paldies mecenātiem Tetereviem.